Turpinot stāstus par izdzīvošanas prasmēm dabā un ziemas apstākļos, šodien runāsim par to, kas jāņem vērā, šķērsojot ūdens šķēršļus, un kā jārīkojas, ja esat ielūzis ledū. Būtu jāizvairās no tādām šaurajām vietām, kur ir diezgan sekls un straujas ātrums ir diezgan liels, ka tas ledus slānīts ir diezgan plāns un jūs varat ielūzt. Protams, ejot ar slēpēm, tas svars tiek sadalīts tik daudz, ka jūs varat pārslēpot pa diezgan plānu sniega kārtu pāri. Bet tajā pašā laikā es neieteiktu ar to spēlēties, jo tas ir diezgan bīstami var beigās beigties. Vēl punkti, kas noteikti būtu jāizvairās, tas ir tuvu zālēnām vietām, jo tur, kur zāles un vējš viss kustās, tas ir vieta, kur ledus netiks labi veidojās. Un pats svarīgākais, kas mums būtu jāņem vērā, ir tas, ka ja jūs ejat pārgājienā un jūs zinat, ka ledus ir veidojies sniegot sniegam un salstot, tad tā ledus struktūra nav tik spēcīga, kā ledus veidojās pats par sevi ūdenim sasalstot. Viņš ir ar tādiem vairākiem kristāliem, un viņš ir diezgan slāņiem, un viņš ir diezgan trausls. Jā. Viens no Mareka Dombrovska ieteikumiem ir ūdens šķēršļus pārvarēt grupās un nedarīt to vienam. Drošāk ir veikt lielāku ceļa gabalu, lai apietu aizsalušo ūdeni, nekā riskēt, jo ielūšana ledū augstā ziemā ir ļoti bīstama. Ejot pāri, jums būtu jāsagatavo ekipējums. Jums būtu jābūt tā, ka mugursoma ir tikai uz vienu pleca. Un ejot pāri, jūs esat gatavi šo mugursomu nomest. Ja jūs ielūstat tajā āliņģī, jums ir jāatgriežās pa to pašu ceļu, kur jūs nākāt, kur ir droši. Mareks šoreiz iet ūdenī bez drēbēm. Zināmā mērā tas ir arī grūtāk, jo apģērbs pirmajā brīdī rada nelielu gaisa aizsargas slāni. Ūdenī Mareks ir 1,5 minūte. Tas ir laiks, kad ķermenis adaptējas un pārvar pirmo augstumu šoku. Pēc tā nostabilizējas elpošana, un cilvēks atkal ir spējīgs saprātīgi domāt. Panika ir pārvarēta, un tad var parūpēties, lai izkāptu no āliņģa. Pagājusi minūte 30. Es sajūtu tā, ka pirksti nav. Pie slaucīšanās mums maksimālā ātri jānoslauka augšdaļa un jāvēl kaut kas virsū, kas jūs silda. Ķermenis tagad dara visu, lai uz ādas pienāktu pēc iespējas vairāk siltās asinis, un tāpēc āda kļūst ļoti sarkana, līdzīgi kā pie fiziskās slodzes, kad ķermenis vada karstās asinis, lai viņas atdzesētu. Tātad augšdaļa ir noslaucīta. Pirmais, ko darām, uzreiz valkam kreklu. Tad aiziet cepure. Jau ceraties, ka caur galvu ļoti daudz aiziet siltums. Nākošā jaka. Uz doto brīdi tā, kad roku pirksti, viņi jūt tikai lielās detaļas. Kad esat augšais nosargājuši, tad jūs varat sākt tālāk slaucīties. Redzat, ka kājām jau asins jau ir tumši zilas. Valkam nākošais. Apakšveļas bikses. Ķermenis tagad dara visu, lai šīs siltās asins, kas ir ap ķermeni, nogādātu jums uz pirksta galiem un kāju galiem. Tad ar asiem vēzieniem, kustinot rokas, jūs dzenat asinis piespiedi ar centrobēdas spēku, jūs dzenat uz pirksta galiņiem, lai viņi sāk atgūt, lai viņus sāk just. Un tas pats ir ar kājām. Mums ir jāskraida un jāveizina kājas, lai asins iet uz pašiem galiņiem. Ja jūs esat vairāki cilvēki, un cilvēks, kas ir nonācis, mēs praktizējām Zviedrijā praksi, mēs sadevāmies visi 3 rokās un skraidījām uz priekšu uz atpakaļ, lai tas cilvēks nejūtās viens pats, jo tagad piespiest sev kaut ko darīt ir diezgan grūti, bet svarīgākais tagad šajā momentā mums būtu jādzer, cik tik iespējams, karsta tēja. Alkoholu, lauka apstākļos vai groku dzert nedrīkst, jo paplašinoties asinsvadiem, augstās asins cirkulē ātrāk un tās no rokām un kājām nonāk iekšējos orgānos un sirdī un saldē šos dzīvībai svarīgos orgānus.
Bet, kad esat sasilis un nonācis siltās telpās, tikai tad groks ir pieļaujams. Bet vislabākais ir karsta tēja, ja nav, tad karsts ūdens.